strādāju zemnieku saimniecībā Purmaļi. Šis ir mans uzņēmums. Saimniecību dibināju 92. gadā. Visu šo laiku strādāju pamatā dārzeņiem. Pirmie gadi bija izmēģinājumi gadi. Kā jau visi zemniekiem pienākās, sāku ar lopiem, graudiem. Tad palēnām ekonomiskā situācija, vēlmes nobīdījis to, kad nācās atmest palēnām lopus, graudaugus. Un es vairāk pievērsies tieši dārzeņu audzēšanai. Pamat dārzeņi, kāposti, burkāni, bietes, sīpoli. Tas sastāv lielākās platības. Siltumnīcās sezonas laikā audzējam gurķus, nedaudz tomātus. Pārējais ir paši priekam. Lai būtu par uzņēmēju laukos, ir nepieciešams liela apņemšanās, vēlme darīt. Ļoti daudz spēku tam vajadzīgs patērēt, jo tas viss nonāk kādreiz strupceļā. Es domāju, ka vienkārši pamatā ir vajadzīga apņēmība, lai to darītu, un tad arī tā lieta notiekās. Pamat riski, ar ko nācies saskarties gadu gaitā, viņi pakāpeniski mainās. Riski, kas saistās ar laika apstākļiem, tie paliek katru gadu, bet ir riski, kuri ir mainīgi, kuri pāriet, kurus pašam iespējams koriģēt. Tas ir saistībā ar realizāciju, realizācijas vietas, tos paradumus, saprast tās lietas, kuras pats tu vari mainīt. Tad tās ir nepārvarami riska faktori, kurus nāktos ļoti pārdzīvot. Šajā visā darbībā pamata motivācija, ka viss ir padevies, lai cik grūti, kad ir sasniegts rezultāts un kad ir varēts pārkāpt tam grūtumam pāri un izaudzēt, parādīt cilvēkiem, iedot produktu, kas ir tik tiešām rada prieku un atsaucību. Patreizējā lielākā problēma, lai attīstītos, tas ir darba spēks. Ir kāds cilvēks, kas vēlas strādāt un iesaistīties kolektīvā un strādā ar prieku. Man ir nācies sastapties ar jauniem cilvēkiem, kas domā, ko darīt, kā darīt, kuriem ir interese iesākt. Ja? Es teicu, uz priekšu ļoti vajadzīgs ir spars, enerģija, jauni risinājumi, bet jārēķinās ar to, ka nebūs viegli. Ļoti daudz reiz nāksies aplausties, bet jāsaprot, ka neatlaidība visam un vēlme panākt savu un attīstīties, tas ir galvenais, lai kaut kas notiktu. Mēs darām, mēs varam, jūs arī varat.